Un aiziet īkšķīts uz augšu. Zaļais signāls ir, aiziet pārbrauciens, Kristaps Blušs pret Valdas Vinčigelskis, aiziet Blušs pa priekšu, Vinčigelskis seko, labs iemetiens no abiem pilotiem, izdodās izslīpēt ārējo malu Blušam, Vinčigelskis gan arī turpat nelielas korekcijas, gan lietuviešu braucējiem un distants paliela Blušu lidot caur trasei, izbrauc ļoti plaši un vēl viens pārmetiens Vinčigelskam izdodās pietuvoties un nobrauc līdz finišam. Kas par ātru braucienu no Bluša puses? Nu, viņi tagad saprot to, ka vēl vienu pārbraucienu nedrīkst pieļaut un tad spiež gāzi grīdā. Ļoti labi parādīja sevi Kristaps Blušs. Nu, būtu viņš tā kvalifikāciju nobrauc. Es domāju, ka arī būtu ļoti labāks rezultāts nekā 5. vieta, bet nu nekas, es domāju, ka 5. vieta arī viss kārtībā ir un to viņš arī godam aizstāv. Ja, nu šī tik bīstama vieta trasē lidot cauri, un tev jāuzticās, ka tev būs tā saķera, lai tu neizlidot no trases un netrāpītu tur iepās. Un, nu, Kristaps 100% uzticējās savai automašīnai. Jā, iemetiens nebija varbūt pats ātrākais, bet, kā jau minēju, nu, negribās riskēt nevienam trāpīt tajās pirmajās līkuma riepās. Un, lūk, abi divi atgriežās arī atpakaļ. Nu, distance, nu, milzīgi. Nu, šeit jau mēs varam gandrīz runāt nevis par mašīnu garumiem, bet jau par autobusu garumiem. Jā, autobusu, jā, tas tā garmošku, kas ir jau vēl pa vidu, jā. Tā, nu redzam, ka Kristaps Blušs jau ir gatavs. Vinčigelskis ar tūlītās apgriezīsies, ieņems vietas uz starta. Abi braucēji, lietuviešu braucējs jau piestājās, tūlītās arī Kristaps Blušs un skatīsimies otru braucienu šajā pārbraucienā. Un es domāju, ka Kristapam jādara viss iespējamais, lai pēc iespējas tuvāk nosakotu Valdesam un viss būs kārtībā. And the second part of the one more time between Kristaps Blušs and Valdis Vinčigelskis is on. Aiziet, abi divi ieskrienās, Vinčigelskis pa priekšu, Blušs viņam seko. Labs iemetiens no abiem pilotiem, gāzi grīdā, Kristaps ļoti tuvu, šobrīd jau pirmajā pagriezienā pārmetiem brīdī jau ielec viņam blakus un ir ievērojami tuvāk. Gāzi grīdā abiem braucējiem jātiek līdz ārmalai, tas izdodās arī Vinčigelskis, Kristaps turpat blakus vēl viens pārmetiens un ir vēl aizvien blakus un ir finišā. Kas par sekojošo braucienu Kristapa Bluša izpildījumā. Nu, jā, ja iepriekš nebija varbūt tāda 100% pārliecība par to rezultātu, tad nu, šeit man liekas, ka vajadzētu visam būt labi. Nu, paskatāmies vēlreiz atkārtojumu. Nu, labi priekš latviešiem, jā. Jā. Bet jā, tas ir tikai tās mūsu prognozes, protams, tāpēc mums ir tie 3 tiesneši, kas izvērtē šos abus braucienus, bet, nu, Mums vismaz likās, jā, ka vajadzētu tā, ka Kristaps iet tālāk, bet, protams, nesteigsimies ar vērtējumiem. Un skatāmies! Jā, nu un uzvaru mums šajā tandem pārī izcīnā Kristaps Blušs!